Protams, arī par pašu atalgojumu, kā es teicu, piemaksa tiek jaukta ar algu publiskajā retorikā, nav skaidrs par pielīdzināšanu. Vugd alga darbiniekiem, tātad tiem, kas aiziet šobrīd strādāt ugunsdzēsēju glābēju, uz rokas ir 664 eiro. Nu, kolēģi, tas, manuprāt, ir zem katras kritikas. Ja reiz tā ir prioritāte budžetā, tad tam būtu jāatspūgļojas ar lielāku lēcienu nekā šobrīd paredzēts. Cik liela tā atšķirība tagad ir no Vugda cilvēkam, teiksim, tas ir kaut kāds 600 eiro vai par ko mēs runājam? Tas, kas nav aizsardzības sektoram, tas tā ir. Viņiem nav virsstundas, viņiem nav naktstundas, viņiem arī nemaksā par darbu brīvdienu, restīvi svētku dienās, jā, piemaksas, tas tā ir. Tādēļ tādā neto precīzi pateikt to, ja mēs paņemam vienu, piemēram, virsnieku no NBS pretī, teiksim, liekoties uzreiz tā, tur atšķirās, jo tur atkal ir ietekme, kas veidojās no neapliekama minimuma aprūpē apgādībā esošajām personām un tā tālāk. Un savukārt tas atvaļinājuma pabalsts, kas ietekmē, savukārt kompensāciju neietekmē. Līdz ar to es tā. Bet tā, ja mēs skatāmies tīri varbūt no papīra viedokļa, kā mēs virzījāmies, tad tā tiešā atbilde bija plāns 650 bez nodokļa, tad pašlaik ir faktiski 300. Jāsaka paldies ministram par godīgām atbildēm, atklātām, bet tas nemazina mūsu sašutumu vai bāžas par to, ka šis atbalsts iekšlietām, ja reiz tā ir budžeta prioritāte, ir nepietiekams gan atalgojumu ziņā, gan depo izbūvu ziņā, gan virsstundu jautājumu sakārtošanā. Un faktiski mēs nesadzirdam atbildes varbūt uz to virsstundu piešķiršanas kārtību un atmaksu. Un es vēlos norādīt, ka virsstundu piešķiršana, ja vakanču skaits atšķirās, brīvo vietu skaits pa reģioniem, bet šīs atšķirības, vismaz pēc tās informācijas, ko saņemu es no Vugda darbiniekiem, viņi atšķiras arī viena reģiona ietvaros starp posteņiem, un tur nav kārtības un nav skaidrs, kurš tās virsstundas pielēmj. Un pieminot Vugda vadību, tur tās bažas saglabājas par to, ka vai nav tā, ka Vugda vadība pati sev pielēmj dāsnas piemaksas, un kuras, teiksim, attiecībā uz ugunsdzēsējiem glābējiem netiek pielēmtas. Un tas, ko vēl es vēlētos norādīt saistībā ar šīm te vakancēm, ko ministra kungs minēja, tātad reģionos tas, ka netiek dots virsstundas un papildus cilvēku maiņās, viņu prāt, Vugda darbinieki uzskata, ka tas apdraud to, ka viņi dodas tātad uz izsaukumiem minimālā sastāvā, apdraud gan viņu veselību un dzīvību, gan cietušo veselību un dzīvību. Un konkrēti ir runa par gadījumiem, kad jāizmanto speciālais ekipējums, pacēlājs un tam līdzīgi, kur pēc noteikumiem būtu jābūt kādam, kas tur kāpnes un tam līdzīgi. Un faktiski viņi nespēja izpildīt to, kas it kā iekšēji pēc drošības noteikumiem būtu jādara, jo vienkārši tie sastāvi uz izsaukumiem ir nepietiekamā sastāvā nodrošināti. Un to tiešām, kolēģi, vajadzētu atrisināt pirms mums ir noticis kāds nelaimes gadījums, kad mēs visi sapratīsim, jā, šeit vajadzēja savādāk, to vajadzētu izdarīt pirms tam. Un kontekstā ar virsstundām gribētu dzirdēt arī tajā atbildēs, nesaņēmu precīzi informāciju par to amatu savienošanu. Tajos Vugda posteņos, kur es esmu bijis aptuveni 8 vai 9 no 10, ugunsdzēsējiem saka, viņi strādā paralēlos darbos. Tad faktiski pietrūkst darbinieku Vugda, bet viņi paši būtu gatavi strādāt vairāk, bet ugunsdzēsēji paši nevar aizpildīt tukšās vietas, viņi iet strādāt pa apsargiem, pa būvniekiem un tam līdzīgi. Un ministra kungs atbildēs sniedz informāciju, ka 369 amatu savienošanas atļaujas, iedomājieties to skaitu, 369 amatu savienošanas atļaujas šogad ir izsniegtas,